Viestur jautājums no skatītājiem. Ja es tagad esmu apskatījies visus testus, esmu sapratis, kurš digitālais man patīk labāk, pieņemsim tur Hikmikro vai Pārts man patīk labāk. Un es tagad zinu, ok, uz 300 metros es redzu labāk ar to tēmēkli, es ņemšu to, kas ir svarīgais, ko man vēl vajadzētu zināt vai kas man būtu jādara. Lieta, protams, kad ir jāsaprot, vai tavam ierocim viņš der drošaini jautājumā. 99% vajadzētu būt, ka der. Ir savādāk varbūt ar pārlaužamiem ieročiem. Viena lieta, kas, protams, visiem bišķiņ galvas sāpes dara par lietām, ko tu neiedzinies katru dienu. Piešaušana un balistika. Un pieņemsi to piešaušanu, ik pa laikam der pārbaudīt, to var izdarīt jebkurā šautavē. Bet balistiku jāsavada vienu reizi, svarīgi nomerīt lodes ātrumu. Un arī labi, ja kāds zinātājs ir, kas pasaka priekšā, ko tad darīt, kā pareizi visu salikt tā, lai viss darbotos. Tā kā, ir labi, ja ir priekšzināšanas, bet pats galvenais, kā tad viņš strādā darbībā. Cik tev var ērti ceļot pa palielinājumu, cik ir ērti ceļot pa dažādām piešaušanas distanciem vai pa balistisko kalkulātoru un kā tas viss visbeidzot darbojās dabā. Tā kā tas droši vien, kad ir vissvarīgākais.